Deviņu sauļu pavasara skolā Maijā Druskos es piedāvāšu 2 lauku prakses, kur lauks nozīmē tādu zinošo lauku. Ir arī tāds jēdziens kā morfoģenētiskais lauks. Šīs prakses viena no tām ir saistīta ar sistēmiskajiem sakārtojumiem un ideju, ka mēs nekad neesam vieni un īstenībā mūsu izvēles, to, kas mēs esam, kā mēs ejam savu dzīves ceļu, kā mēs jūtamies, kādi ir mūsu iekšējie dialogi, to nosaka mūsu piederība veselai virknei sistēmu, kuras daļas mēs esam, un mēs esam daļa gan no savas dzimtas, ģimenes, tautības, valsts, profesijas, reliģiskās pārliecības, un tā tālāk ir vesels virkne šo sistēmu, arī lielākā veidā, un, protams, savā iekšējā struktūrā arī mums ir mūsu atsevišķas, mūsu dvēseles daļas, mums ir arī mūsu ķermenis, mums ir garīgā komponente, tā kā kopumā tas viss ir ļoti, ļoti interesanti un komplicēti veidots, nevelti tās saucas sistēma fenomenoloģija, jo katrs no cilvēks ir fenomens, un, ja tā paskaidrojot, man šķiet no astronomijas tas varētu būt iederīgi, līdzīgi kā debesīs ir debesu ķermeņi dažādi, planētas un tā tālāk, kas iet savus ceļus nevis neatkarīgi, bet tādēļ, ka tur ir vēl kādas citi debesu ķermeņi, pie kā viņi pievelkās, un tad viņi maina savu trajektoriju un veido ļoti interesantus rakstus. Līdzīgi arī mēs, kā cilvēki, daram savā dzīvē. Arī mēs taču galu galā esam no zvaigžņu putekļiem radušies kā matērijas būtnes. Nu, lūk, tātad viena lauka prakse, ko es piedāvāšu, tās ir tetralēma sistēmisko sakārtojuma veids. Tas balstās uz Nagarjuna noliedzošo loģiku, tādu struktūru budismā un vēdiskajā filozofijā. Tā galvenā, varbūt, ja īsi, tā galvenā būtība ir tā, ka mūsu izvēles ir ne tikai starp jā un nē, kā ir pieņemts rietumu uzskatu sistēma, un tādēļ mums nereti ir grūti izdarīt izvēles, jo sakot jā kaut kam šajā pasaules uzskatā, tu saki nē kaut kam citam, tu atsakies no kaut kā, ko tu neizvēlies, un tas nereti ir grūtāk nekā pateikt jā kaut kam. Taču šajā indiešu sistēmā ir nevis 2 varianti, bet veseli 4, vai pat advancētajā versijā tetralēmā ir 5 varianti, kā mēs varam izdarīt izvēli. Tie, lai pagaidām paliek noslēpumā, ja nāksiet uz manu nodarbību, tad to uzzināsiet, un tajā būs iespēja ļoti praktiski, droši vien vilksim lozes starp tiem dalībniekiem, kas būs atnākuši, kuru klientu darbus mēs varēsim izdarīt, un varēsiet piedāvāt kādu savu tēmu, kas ir jums aktuāli, varbūt dzīves vietas maiņa, vai profesionālais ceļš, vai kāds cits jautājums, kurā tad lauks un tā pārstāvi aizvietotāji no šīs prakses dalībnieku vidus arī parādīs, kādu iedos papildus informāciju, lai jūs varētu vēl pilnīgāk pieņemt savus lēmumus. Otra prakse, ko piedāvāšu, tā ir neirografika, neirografikas meistarklase par ikigai, kas ir japāņu jēdziens, kas apzīmē tādu brīnišķīgāko sirdsdarba darīšanas veidu, kuru mēs varam uzzināt, noskaidrojot vietu, kur satiekas 4 jomas, kur pārklājas 4 būtiskas jomas. Viena no šīm jomām ir, ko es protu darīt, otra ir, ko man patīk darīt. Viņas var nesakrist, viņas var sakrist ļoti nelielā apjomā. Tad ir tās, kas ir vajadzīgs cilvēkiem, un pēdējais ir, par ko cilvēki ir gatavi maksāt. Un kad visas šīs 4 jomas leiksmīgi sakrīt, ir kāds mazs lauciņš, un kādam varbūt liels lauks, kurā šīs 4 jomas sakrīt, tad tas ir darbs, ar kuru mēs pelnam iztiku, esam laimīgi to darīt, jo mums patīk to darīt, un to vajag cilvēkiem. Skaista lieta. Un šis var būt noderīgi gan tiem, kas domā par to, ar ko tad īsti vajadzētu nodarboties un vēl meklē savu aicinājumu, nav par to pārliecināti, gan tiem, kuri varbūt
jau ir atraduši savu aicinājumu, bet tomēr kaut kas iekšā vēl mudina pārliecināties par to, vai tā ir tā īstā lieta, ka varbūt ir kaut kas vēl īstāks, laipni lūgti gan vieni, gan otri. Mēs to darīsim zīmējot, būs vajadzīgs zīmēšanas papīrs, lūdzu paņemiet paši līdzi, krāsu zīmuļi, kādi marķieri vai tādi, droši vien melni, tievāki un rasnāki marķieri būs pilnīgi pietiekoši. Parūpējieties par mākslas materiāliem, ja vēlaties piedalīties šajā meistarklasē.